Sveiki, dārza draugi! Iespējams, esat saskārušies ar situāciju, kad kaimiņam dārzā aug kāds reti sastopams augs, kuru vēlaties iestādīt pie sevis, bet tas, diemžēl, nekur nav citur atrodams. Vai varbūt jūsu pašu dārzā aug vecs ogu krūms, kuram neviens nezina nosaukumu, bet jums tiešām gribētos to ieaudzēt no jauna, vai pavairot, lai būtu vairāk gardo ogu. Šādos gadījumos jāveic augu pavairošana ar metodēm, ko pielieto profesionāli stāda audzētāji, dalot ar sēklām, spraudeņiem vai noliekšņiem. Dalot parasti pavairo ziemcietis, bet ar spraudeņu noliekšņu vai sēklu palīdzību augus, kam ir izteikta mietsakne. Vispirms es pastāstīšu par augu pavairošanu ar sēklām. Sākumā sēklas jāievāc. Vairumam augu tas notiek rudenī, tomēr to ienākšanās laiks var nedaudz atšķirties. Parasti par sēklu gatavību var spriest pēc tā, ka tās sāk birkt zemē. Rudenī ievāktās sēklas jāglabā līdz pavasarim. Glabājot jāņem vērā katras koku sugas sēklu īpatnības, jo apstākļi, kas vienas sugas sēklām nodrošina ilgu dīgtspējas saglabāšanos, var izraisīt citu sugu sēklu bojāju dažu dienu laikā. Vienas sēklas, piemēram, skuju koku, kā šīs veiča baltegles sēklas, parasti žāvē un glabā vēsumā līdz pavasarim, bet ozolu zīles vai kastaņus noteikti ir jātur mitrumā, no -2 līdz +4 grādu temperatūrai. Kamēr pavasarī vēl ārā ir augsts un slapšu varat sēklas diedzēt iekštelpās, kastēs, bet ņemiet vērā, kā ārā iesētām sēklām parasti tomēr ir augstāka dīdzība. Ja līdz uzdīgšanai laiks ir sauss, tad dobes vai vagas ar jaunajiem sēņiem jāpalaista, kamēr sēklas uzdīgst. Vēlāk pārāk bieži sadīgušos augus būtu jāizretina. Kad sēņi ir paaugušies, tie ir jāizpiķē, apgriežot gan kuplo sakņu, gan virszemes daļu. Virsēju apgriešanu veids atstājot 3-4 pumpurus, lai veidotos kupls vainags. Tā, kaut kā tā. Un jāapgriež arī saknes. Saknes jāīsina, lai veidotos laba bāršķieksu sistēma. Ja saknes netiek apgrieztas, tās aug kroplīgas un neveido spēcīgu sakņu sistēmu, un stādi var nīkuļot. Piķēšanu, jeb jaunu augu pārstādīšanu veids tieši uz lauka. Pēc tam stāds vēl gadu tiek audzēts, un tad jau tas būs gatavs pārstādīšanai iecerētajā vietā. Mīnus gan šai metodē ir tāds, ka stādus audzējot no sēklām jārēķinās ar 2-3 gadiem, līdz stāds iegūst tirdzniecībā ierasti redzēto lielumu. Nākošais un viens no visplašāk pielietotajiem augu pavairošanas veidiem ir izmantojot spraudeņus. Spraudenis ir neliela zara daļa ar pumpuriem, ko iespraužam zemē un pēc apsakņošanās iegūstam jaunu augu. Šādā veidā spēcīgus stādus var iegūt 2 gados, un kas nav mazsvarīgi, lielākā daļa no spraudeņiem izaudzētu augu saglabā visas mātes auga īpašības. Ir 3 veidus spraudeņi – koksnainie, sakņu un lapainie spraudeņi. Koksnainos spraudeņus gatavo no viengadīgajiem dzinumiem, atstājot 12-15 cm garus. Spraudeņu lejasdaļu nogriež 2-3 mm zem pumpura. Jāgriež pēc iespējas stāvāk. Tas arī būs tas gals, ko spraudīsim zemē iekšā. Spraudeņa augšdaļā atstājam aptuveni centimetru garu celmiņu, lai augšējais pumpurs neizžūst. Rudenī sagrieztos spraudeņus var glabāt vēsā vietā, pagrabā, vai arī pieraktus kūdrā, kā arī pieraktus vai jau iestādītus uz lauka. Parasti spraudeņus sprauž zemē pavasarī, siltumnīcās februāra 2. pusē, bet uz lauka aprīlī. Lapainie, jeb zālveida spraudeņi, ir jauno dzinumu zaru daļa ar vairākiem pumpuriem un vai lapām. Lapainajiem spraudeņiem, lai iegūtu maksimālos rezultātus, gan nepieciešamas speciālas siltumnīcas ar mākslīgās miglas iekārtu, vai arī lecektis ar šādu ierīci. Tas gan ir rentabli tikai specializētās saimniecībās ar attīstītu lielražošanu, bet arī mēs paši varam šo pamēģināt izaudzēt. Pašus spraudeņus sāk griezt ap jāņiem, kad dzinuma miza vēl ir zaļa, bet paši dzinumi jau ir daļai pārkoksnējušies. Ja vien iespējams, ir jāizvēlās neziedoši dzinumi. Neizmantojiet bojātus, slimus vai kaitēkļu apgraustus dzinumus. Apakšējo griezumu izdara zem pumpura, aptuveni 1 līdz 1,5 cm attālumā no lapas kātiņa. Daram to 45 grādu leņķī. Augšējais griezums ir jāveic taisni
perpendikulāri pret dzinuma asi. Tādā veidā. Un apakšējās lapiņas mums ir jānogriež. Sagatavotos spraudeņus izstāda lecektīs vai siltumnīcās, kuru visu apsakņošanas periodu jāsako, lai augiem būtu pietiekams mitrums. Savukārt sakņu spraudeņi ir sakņu daļas, kuras ir līdzīgi koksnēniem un lapēniem spraudeņiem apsakņo zemē. Pašu sakņu spraudeņus gatavo 10–12 cm garus un kādus 6 līdz 10 mm resnus. Labākais sakņu spraudeņu gatavošanas laiks ir septembra otrā puse. Ziemā tos uzglabā kastēs ar zāģu skaidām vai kūdru -1 līdz +2 grādu temperatūrā. Pavasarī spraudeņus sprauž dobēs stataniski, tā, lai spraudeņa augšējais gals būtu +0,5 cm līdz 1 cm zem zemes. Ja sprauž seklāks, spraudeņi izžūst, bet spraužot dziļāk, tiem var neveidoties pumpuri. Pavairošana ar noliekšņiem ir vēl viena augu pavairošanas metode. Tā ir nozīmīga vīteņaugiem, ogulājiem un citiem krūmiem, kuru jaunie dzinumi ir pietiekami lokani, lai tos varētu pielikt pie zemes un mēģinātu apsakņot. Tāpat labi apsakņojas arī liepu, sudraba, sarkanās kļavas, vīksnes, gobas, arī alkšņi un daudz krūmu sugu noliekņi. Vasaras sākumā augsni ap krūmu uzrok un uzirdina. Pēc tam izvēlās zemāk novietotos viengadīgos dzinumus. Un tajā vietā, kur paredzēts piespraust tos pie zemes, vajadzētu izrakt nelielu vadziņu. Lūk tā, pavisam vienkārši. Dzinumu stingri vajadzētu piespraust pie zemes. To dara principā ar pieejamiem materiāliem. Manā gadījumā tā ir stiepla salocīta, bet der jebkas. Kā tikai tas dzinums stingri turās pie zemes. Tak. Tak, turās. Apberam augsni. Virspusē nav vajadzīgi diži daudz, 3 līdz 5 cm. Tak, piemīcam. Un sausā laikā, protams, kad prasītos viņus arī salaistīt. Apbērtie dzinumi pamazām apsakņojas, un līdz nākamajam pavasarim tiem jau ir izveidojusies savu sakņu sistēmu. Tad apsakņojušos augus ar dārznieku šķērēm atdala no mātes auga. Jauki. Lūk, principā šis augs jau ir gatavs stādīšanai. Bet, lai iegūtu labāk attīstītus augstus pirms stādīšanas galējā vietā, vajadzētu paaudzēt vēl kādus 2 gadus. Pašrocīgi ievāktas sēklas un izaudzētie stādi nākamgad sagādās jums prieku un gandarību. Eksperimentējiet, un jums izdosies!